mēs, piemēram, runājam, es esmu tiešām teikusi, vairākās ceremonijās un daudz sievietēm, kad kakao ir par darbību, ka tas nemīl sēdēšanu, ka tas nemīl, kad viss ir stagnants un neplūst. Un kā mēs zinām, sieviete, man liekas, ļoti ir par to plūsmu, bet arī vīrišķies ir par darbību. Un man bija tāda interesanta, vispār, tad, kad es sāku skatīties, teiksim, kas tad ir kakao, vai viņš ir tas sievišķais vai vīrišķais, ja? Inkiem kakao ir vīrišķais, bet mājiem kakao ir sievišķais. Bet man pašai tas ir sievišķais. Tas nav nultā pozīcija. Daudzi vēl saka, ka kakao ir kaut kas pa vidu, kas ir gan sievišķais, gan vīrišķais, jo sirdī jau it kā mēs nevaram iedalīt kaut kādā dzimumā. Bet kakao prasme, ko es esmu novērojusi, viņa neaprobežojas dzimumā vai tikai viena dzimumā kvalitātēs. Tas ir kā pats cilvēks vēlas interpretēt, kā rokā nonāk tas instruments. Sieviete to ieraudzīs caur sievišķo, tā kā kaut kāda, ja? Vīrietis starp vīrišķo kaut kādu. Un kā mēs zinām, ir vairākas kultūras, kas ir vairāk vīrišķīgākas, tad ir citas, kas ir vairāk sievišķīgākas. Ja? Un kā tad viņas vēl interpretēs pēc savām tradīcijām. Tāpēc mans tas personīgais arī, tas pētniecības ceļš, es tagad 6 gadus jau esmu studējis kakao vēsturi, vispār to dziļo mistisko dabu. Un man ir atnācis tas mans secinājums, ka kakao vienkārši ir, tas vienkārši ir šeit, un viņš sevi izpauž, integrējoties cilvēka dabā un izceļot viņa kvalitātes, spēcīgās, talantus. Ja? Un kādam šie talanti ir vairāk sievišķīgi, lai gan tas ir vīrietis, ja? Citam tie varbūt ir vairāk vīrišķīgi, lai gan tās ir varbūt sievišķas kvalitātes, bet kā mēs zinām, galu galā cilvēkā ir gan sievišķais, gan vīrišķais. Mēs neesam tikai viens, ja? Un kas man ir, ja mēs runājam par to darbību, man pašai ir sālicies, kad sievietei, es esmu vispār arī darbā vairāk ar sievietēm, tomēr to novērojis un vairāk sievietēm strādājis, tāpēc man ir varbūt arī grūti pateikt, kā pa īstam ir vīriešiem ar šo, bet sievietes daba bieži vien tiek iniciēta uz aktīvu darbību. Kad sajūta, ka tagad tu sāc ikdienā lietot kakao, tev vienkārši tā kā jābūt gatavam, kad tev būs rīktīgi daudz jādara. Un tas nav vienmēr tas darbs, kas ir saistīts tikai ar fizisku, kaut kādu lietu bīdīšanu vai lēmumu pieņemšanu, bet tas arī ir tāds iekšējais, process, tev visu laiku kaut kas vērsies, jauns fails, jauns, tā kā katru reizi jaunu un jaunu sevi šķautne, kas pieprasīs atkal no jauna viņu iepazīt, izzināt. Un daudzi, kas ir sākuši lietot kakao, izējot apmācības, viņi arī saka, ka tas ir nereāli, cik kādos apgriezienos tā dzīve ir iegriezusies, ārprāts. Liekas, ka, ja es iepriekš runāju par to māju, kur tev ir tā kā pienākumi, ja, mājas pienākumi, tad liekas, ka tagad tev ir jāpārvalda vēl kaut kādas 4 šķautnes tādas, tikpat apjomīgas. Ja. Un tāpēc tas ir tas lielais jautājums, kā to līdzsvaru noturēt, kad iedomājies, tev ir, piemēram, manā gadījumā, kā man ir šobrīd, man ir māja, man ir prija, kas ir kā mana otra māja, tad man ir skola, kas ir šī zemes un sirds skola, ko es ļoti vēlos attīstīt, kas ir vēl citādāka šķautne, jo tur ir ceremoniālais, mistiskais koncepts. Ja. Tad ir ļoti daudz, kas saistīts ar uzņēmējdarbību, jo es eju tā kā garīgu uzņēmējdarbību, vēl reāli uz savu, tas mans tāds realizācijas ceļš, kas vairāk
tomēr balstās gal galā struktūrā, jo tev ir jāpārzina grāmatvedība, jurisprudence, uzņēmēja darbība, jā, nu tās ir vēl kaut kādas jaunas šķautnes, kas tev sevi jātīsta. Un pa vidu visam, tev taču vēl ir tavs process, nu, tavs tas dvēseles pieredzējums, tev vēl tas laiks ar sevi jāvelta, nu, tā kā jāparunā, nemaz nerunājot par tur kaut kādu pabūšanu ar draugiem, jā, vai ar savu pirmo ģimeni, no kuras tu esi nācis, jā, kur mamma, tētis, brāļi, māsas, jā. Ja mēs paskatāmies šodien, ir tik sarežģīti būt pa vidu visam, bet tas tavs viducīts, tā kā tas līdzsvars, viņš jau veidojās, priekš tevis, tāds kāds tev ir visharmoniskākais. Un tad nevienmēr tas balstās, ka visas jomas ir jātur visu laiku. Dažreiz kaut kas atkrīt. Man bija tā, ka man atkrita mana tā pirmā ģimene. Man vairāk vajadzēja piesaistīties savai, tagadējai, jaunajai ģimenei un savai tai realizācijai. Kā rezultātā tu saproti, ka tu sāc apzināties, cik daudz tu vispār vari. Tu sāc apzināties savu to spēku, cik tev daudz viņš vispār ir, kur tu gribi viņu investēt, kur varbūt tu viņu atdod nenovērtējot sevi. Jātiek galā ar fona troksni, kas ir vīra, piemēram, balss, ja, traukā kalnā mazgāti, kurš ģērbs bērnus. Vai fona troksni, kas nāk no mammas, atkal tu tur ej mācīties kaut ko, kas galīgi nenodara, jā. Ko tu šito visu darīsi vispār? Kas to vispār dara šodienā, jā? Vai kaut kāda fona troksni no sabiedrības, jā, caur sociālo tīklu komentāriem. Tas ir ļoti, ļoti liels troksnis sociālajā tīkla vispār. Un kā tikt galā ar to troksni? Neļaujot sevi ietekmēt un to savu sirds ceļu izšūpot un būt godīgai pret sevi, kad ir sajūta, ka man ir jānoliek savi bērni bišķītiņi otrajā plānā, kas ir ļoti baiss teikums, ko mamma var pateikt, vai ne? Mani bērni šobrīd nav tik svarīgi, tā kā es pati. Tas ir drosmīgs teikums. Un kā pateikt to sev godīgi, neļaujot sirdsapziņai vai vainas sajūtai sevi nīcināt ārā? Un kā to pateikt drosmīgi savam partnerim, ka tu vēlies to laiku sev, un lai viņš ir tas, kas parūpējās varbūt mazliet vairāk par bērniem, vai paņem vairāk kaut kādas pozīcijas, kuras tu esi ņēmusi, piemēram, vairāk uz sevi, ja? Varbūt tagad, lai viņš atbild par maltītēm, vai lai viņš tur atbild par kaut kādām citām jomām, drēbi, pirkšanu, vai mazums, kas tur vēl tur iet fonā. Un tā darbība, viņa patiesībā sakņojās arī šajos lielajos lēmumos, kad tu saproti, kad atbildība ir jāsāk dalīt, atbildība. Jo sievietē vispār mājās ir tāda liela tendence, jo sevišķi latviešu sievietēm mēs visi esam ļoti spēcīgas, ļoti. Bet mēs daļ tā pat ļoti daudz ko uzņemamies, ko realitātē mums pat nevajadzētu. Un tad sākās tā kā pienākuma deliģēšana. Tā ir prasme redzēt, ceru, ka kāda tev parādās, ja tiešām attīstās šī prasme redzēt kopainu, tā kā savas kaut kādas jomas. Vispār sievietē ļoti labi ir sāk lietot kakao, tā kā sarakstīt, kas es esmu, kādas jomas es pārvaldu, ja? Skola, ģimene, uzņēmums, tur, es nezinu, tur mamma, ja? Kas tur ir tās, kas vispār, kā tu sastāvi, ja? Un tad pastīties, kas ļoti labi īstenībā bez tevis var turpināt pastāvēt, kur tu esi visu laiku sev atdevis, piemēram, daudzām sievietēm ir toksiskas mammas, kas sūknē enerģiju, kuras jau sen var iet tālāk savā dzīvē bez tevis, bet tu vēl turpini to mammu žēlot un pieskatīt tāpat tā kā tu to darīji, kad tev bija 5 gadi, ja?
Un tas ir tā kā tā prasme atteikties no tā, kas tev ir toksisks un indē tevi un tavu to kodolu un tavu to iespēju attīstīt tos tavus talantus. Tāpēc tā ir tāda godīga saruna. Un Kakao, kas man ļoti, ļoti patīk, man viņš parādīja mīļi. Tā kā Alīna, tā kā šeit pietiek, tevis tur ir gana, un patiesībā paskaties, cik forši viss bez tevis tur arī kustās. Bet pavēro šo jomu, kur tevis ļoti pietrūkst, un kas tev pašai īstenībā palīdz augt un attīstīties. Un manā gadījumā tas bija mans garīgais aspekts, jeb mans gars. Vēl es teiktu, jeb ceremonija, jeb šis misticisms. Jo es esmu piedzimusi jau arī ar tādām šķautnēm, kas vienkārši balstās tādā misticismā, un es daudz bēgu no tā, jo tas bija baisi. Iedomājies tev, tā kā ieskaties sevī tā kā sāk dot to grāmatu ar tukšām lapas pusēm, un tu tik baidies, tu saproti, ka tev būs tur kaut kas tūlīt jādara, ja? Un tad es bēgu uzņēmējdarbībām. Es bēgu savas mammas iztēlotā spēcīgajā sievietē. Bet tā nebija es, tā bija šautne, ko es biju aizgūst no vecākiem. Kādai sievietei ir jābūt stiprai, viņa taču nebūt vāja, ja? Un ja tu esi tajā misticismā, tu patiesībā saproti, ka tavs spēks ir tajā ievainojamībā un ticībā kaut kam lielākam. Un man no mazotnes laika bijuši tie momenti, kad man ir jātic kaut kam lielākam. Tur arī balstās mans spēks, uzticēties kaut kam, ko tu īsti neredzi, ko tu īsti nevari sataustīt, satvert, pieskarties, noglaudīt, pasmaržot, ja? Tas viss ir tikai kaut kur tu vari tikai sajust ar savu sirdi. Un īstenībā tieši par to arī ir augu ceļš, kakao ceļš. Un tas viss jau tevi aizved uz to tavu oriģinālo kodoliņu. Un es iepriekš minēju par tiem talantiem. Un tagad tu esi tajā oriģinālajā kodoliņā, tu vari tos talantus attīstīt godīgi pret sevi un citiem. Un daudziem redz tie talanti, dažiem liekas, kad mana dzīves misija ir, lai pēc manis paliek 5 pieminekļi 5 pilsētās, ja? Ka es tur kaut ko varenu izdarījis. Bet es caur astroloģiju un cilvēku dizainu un ceremonijām es esmu novērojis, ka dažreiz tas ir kaut kas tik vienkārši. Un tie talanti sievietēm ir dažreiz tik vienkārši, kas ir, piemēram, prasme klausīties. Man tas bija prasme attīstīt empātiju, prasme būt klātesošai, kad citam sāp. Nevis aizgriezties vai sākt labot kaut ko, vai sākt teikt, nē, tas jau pāries, ja? Bet vienkārši sēdēt, būt klātesošai citu cilvēku tumsā un nebēgt. Prasme palīdzēt iziet cauri citiem viņu krīzēm. Tie milzīgi talanti, spēcīgi talanti, ko šodien ir grūti sociumā godīgi izpaust, ja? Jo sociums saka, ka tavs talants ir, ja tu vari nopelnīt miljārdus, ja? Vai miljonus, vai uztaisīt milzīgas korporācijas, vai izsisties patriarchālajā, ja? Sociumā, tajā vīrišķajā sabiedrībā ar kaut ko lielu kādu darbu, ja? Bet redz, kur tas paradoks ir, ka tu vari to visu izdarīt. Vari arī tos miljonus pelnīt, tas viss ir iespējams, ja? Bet tikai tad, ja tu ej to ceļu šādi, caur sevi, ka tu redzi, ok, šie ir mani talanti, tad šis ir mans spēks, manas stiprās puses. Un es pielietojot šīs stiprās puses pareizajā laikā, vietā, es varu tiešām attīstīt vairāk naudas, vairāk laika, vairāk resursa, un tas vairs nav darbs, pēc kura tu esi nogurusi.
Bet tas ir darbs, kas tev patiesībā uzlādē. Man, piemēram, pēc ceremonijām ir tā, ka es jūtos jaunāka, es jūtos skaistāka, labāk, es jūtos tā kā uzlādējusies no tā visa procesa. Paradoxāli, ceremonija ir bijusi vienkārši, tur cilvēks ir raudājis, bijis tur izšķirdāts, maks pakāpē, ja? Bet tā kā tas ir mans talants, palīdzēt citiem, iet cauri viņu krīzēm, man tas talants, viņš pilnīgi atver tādu, zini, es varu iet savā kanālā, savā tajā spēkā, un es viņu translēju. Un mans spēks jau mani, tajā pat brīdī, viņš ne tikai spēcina otru, bet arī mani pašu. Un tāpēc tad, kad tu to savu ceļu, tu saproti, tavs darbs tevi spēcina. Un viņš tev paralēli ieliek, maina tevi pat šūnu līmenī katru reizi, kad tu ieiet tajā savā spēkā. Bet kas ir grūti sievietei, līdz galam varbūt ir atzīt, kas ir viņas spēks. Un kādai tas ir jābūt, varbūt, kā lielajam palīgam, kas nav redzēts, jā, visur. Kādam tas spēks varbūt balstās tieši tajā, kad viņš ir kluss, jā, ka viņa lauks ir kluss, un ka pats pa sevi tas cilvēks ir klusāks. Un kā tad, ja man ir, piemēram, tādas kvalitātes, kā es varu izsisties šajā skaļajā pasaulē, jā? Un tur tad sākas tas lielais ceļš kā sievietē kopā ar kakao. Kakao jau parāda to tavu ceļu, un katra tā mazā darbība, ko viņš tev aicina veikt, ja? Kā mēs iepriekš runājam, kad kakao veicina darbības. Patiesībā viņa aizved tevi pie kaut kā, pie tā, kas tevi paredzēts. Man bija ļoti interesanti, piemēram, kā es dabūju arī kakaonīcas telpas. Man pusgadu iepriekš nāca tāda sajūta, pat ne pusgadu, kad 9 mēneši iepriekš man nāca tā sajūta, ka man tagad jāiet ir caur Eiropas finansētiem fondiem, jātīsta kaut kāds savs lielais projekts. Es tajā laikā nesapratu, ko es vispār varu attīstīt. Tikko es sāku ražot kakao, es nesapratu, kas vispār ir Eiropas fonds, ja? Ko tas piedāvā, kā tas strādā, kas ir grāmatvedība, un tagad man tik ceremonijās ceļās, un es tiekos ar cilvēkiem, un man tikai nāk tas Eiropas fonds, un es tā domāju, ak, Dievs, ko tas nozīmē? Un tad vienā ceremonijā man atnāca tā sajūta, ka man ir jāpiedalās vienā biedrībā, jāliek savu ārtavu iekšā, jāpalīdz un jāiet mācīties astroloģiju. Pēc 2 mēnešiem es gan astroloģijā, gan biedrībā, kā man pēkšņi parāda, ka man jāiet prom. Es domāju, kas ir? Es tikko sāku, tad tu man saki vienu, tad kaut kas cits, jā. Un man tā bija tāds juceklis, jā, milzīgs. Jo it kā es tā kā uzticos tai savai sirdī, un tad izrādās kaut kādā pēdējā astroloģijas tajā ierakstā es saņemu vienkārši to atslēgu, ko es meklēju gadiem. Un manā gadījumā tas bija tas mans mēnesis un saule. Man saule ir ūdensvīrā, mēnesis ir Vērsī, kas man salika ļoti, ļoti daudz par sevi vispār. Un ascendents svaros, ja, ka es vispār saprotu, ka es nāku meklēt līdzsvaru, ja, nāku strāta struktūrām. Un man tas kaut kā tā kā ļoti sazemēja vispār mani. Es sapratu, cik es esmu paradoxāli, pretrunīga, tāpat laikā ticoties pēc tā līdzsvara. Un atkal tajā biedrībā bija 2 cilvēki, kas man
ieteica piedalīties vienā projektā. Un viņi bija tie, kas man atbalsta. Viņi saka, jā, tev jāiet, tev tur aizies. Un es tā kā, jā, bet kas tas ir? Es neko nesaprotu. Viņi saka, viss kārtībā, mēs tev palīdzēsim. Un tur bija 2 atslēgas cilvēki, kas vienkārši pieteicās man palīdzēt. Un tas arī bija tas, kas man tad bija jādara. Man bija jāieiet tajās 2 vietiņās, astroloģijā un tajā biedrībā, lai satiktu šos atslēgas cilvēkus. Pēc tam man bija jāatsakās no tām vietām, gan no tā kursa, gan no biedrības. Bet jā, tie 2 cilvēki palīdzēja man attīstīt, izskaidroja man to projektu, izskaidroja, kas ir tā grāmatvedība, kas naudas plūsma, kas tur ir jāraksta aprakstā, ja? Un pēkšņi viss mums sadavās rokās, un man likās, ka vienkārši atnāk vēl viens cilvēks palīgā sakārtot vēl kaut kādus jautājumus. Un es, beigās es laimēju to finansējumu. Bet kas bija tas, kā tad es dabūju tās telpas? Ja es nebūtu aizgājis uz to biedrību, sapratusi caur astroloģiju, ka man jāiet tajā struktūrā ir, jāmeklē tas līdzsvars ir. Ja es biju ļoti daudz garīgumā, man vajadzēs uzemēties, es nebūtu piedalījusies tajā konkursā, un es nebūtu piedalījusies tajā konkursā, kas izrādās notika šita blakus telpās. Man nebūtu parādījuši, ka blakus šai telpai izīrē vēl vienu telpu, kur teikt mums ir kakānīca. Un vienkārši tas ir tas, ko nozīmē darbība. Tā kā, kad tu uzticies tam neloģiskajam, mistiskajam, nesaprotamajam ceļam, kur tev ir kaut kas liels jāpieņem, tev visu laiku tādi lieli lēmumi, jo liels lēmums man bija izvēlēties astroloģiju, un pēc tam vēl lielāks aiziet pēc dažiem mēnešiem prom, kad tu saproti, ka tas kurs vēl pusgadu ilgs. Un tu saproti, kā tie mazie, lielie soļi, kas visu laiku ir jāpieņem, kā viņi tev noved pie tā, kas tev ir vispiemērotākais. Un tu saproti, ka tu esi atvests tā kā vietā, kur tev ir vispiemērotākā vide. Un tad, kad es dabūju šīs telpas, caur šo konkursu, man bija interesants moments. Man sanāk mums tās telpas sanāk kalna galā, un viņas var redzēt, kad brauc pāri Gaujas tiltam Siguldā. Un es braucu, un es pastos augšā, tur ir tās mūsu telpas. Un es atcerējos, ka es pirms daudz gadiem braucu tieši pa šo pašu ceļu, biju tieši tajā pašā punktā, un es saprotu, ak, Dievs, kā es vēlētos tieši tajās telpās tā kā uzturēties, dzīvot vai būt. Un vienkārši man salikās, ka patiesībā es esmu piepildījusi savu sapni, par kuru es esmu aizmirsusi. Un tieši tas ir tas skaistais, ko piedāvā kakao. Viņš tev piedāvā realizēt tos brīnumus, kuriem tu pati vairs netici, par kuriem pati tu esi aizmirsusi, kur tu pati jau domā, ko es te tāda naivulīte, bet viņš tev parāda, kur tu vari visu, Un viņš tev atgādina, cik skaisti ir ticēt tiem brīnumiem. Un tieši tas noteikts ar to darbību. Kad tu dari, kad tu kļūdies, kad ir jāatsakās, ir jāiemācās pieņemt arī smagi soļi, grūtas darbības. Bet viņas visas tev beigās, tad atslēdziņā aizvedīs tur, kur tev būs jābūt, tur, kur ir tā tava vide, par kuru tu esi sapņojusi gadiem. Tāpēc tas ir brīnumu ceļš, tas ir mistisks, neticams ceļš, pa kuru tu ej, spērot soļus katru dienu, pilnīgi no jauna, liekas tā kā citā virzienā, tad tu ej taisni, tad pēkšņi jābriežas, jānāk atpakaļ. Bet kakao piemīt spēks, kas nav tik attīstīts mūsdienās cilvēkiem. Un tas ir spēks just lielo telpu, redzēt tālāk, redzēt lielo kopumu,
kurā tu atrodies. Un man, piemēram, es ikdienā jau daudz gadus dzeru kakao, bet ko man viņš ir attīstījis un iemācījis, viņš man ir iemācījis just vidi, just cilvēkus, draugus, ja, pat, un just noskaņas, kādas noskaņas notiek telpā. Un nevis tā kā, es teiktu, tavā telpā, tā kā tādā tavā lokā. Un tas tev ļauj pieņemt lēmumus apzinātāk, skaidrāk, jo tu redzi tos, tu jūti tās noskaņas. Līdz ar to tu jūti, kad ir īstais laiks kaut kam. Un tas, kur it kā vispirms bija kakao, ja, tas lielais spēks, ko tu tā grāmata lielā, ja, tu apzinies, ka tas viss īstenībā arī ir tevī pašā. Un tu pati sāc just tālāk, tu pati sāc tā kā pieņemt tos lēmumus objektīvāk, drošāk, intuitīvāk, jo man pa lielam ir intuitīvi vadīts un radīts uzņēmums. Es nezinu, kā ir jābūt. Un tas ir tas mans spēks, ka es tik ļoti uzticos, ka es nedzenu sevi pretrunās, salīdzinot ar visiem pārējiem, kas ir, ja. Daudz ir uzņēmumi, gan Latvijā, gan ārzemēs, kas arī iet kakao ceļu. Un es vispār, tā kā dzīvoju savā tādā lokā, kur es jūtu savus tos cilvēkus vai cilvēkus, un es kopā ar viņiem arī vados un eju. Un kā tas notiek? Bieži vien tu vari just ko kādam teikt, kur ir jādara kaut kas, kur nav. Un dažreiz tu arī jūti, kad tu esi pati savā tajā spēkā un talantā nostabilizējusies, tu sāc just citu spēku un talantus. Dažavoši to nosapņoju. Bija sapnis, jā. Un pēdējais, visspilgtākais, ko es varu padalīties, bija, kad es taisīju kakao festivālu, tagad 25. gadā. Man nāca viena vīzija, ka man ir viena meitene jāuzliek uz skatuves ar bļodām. Un es vienkārši viņai sūtu balss ziņas, domāju, piekritīs, nē. Un es saku, klausies, tu negribētu tad atbraukt, paspēlēt tās bļodas tajā festivālā un tā, un man tur viena tāda ideja par skatuvi ir, un es tev varētu tā kā nolikt centrā, tā kā. Bet es neko nepiedāvāju tev, es nevaru samaksāt, ja, tāpēc, ka festivāls nekad nav bijis peļņas projekts, un tas ir tik, cik katrs meistars pats grib iesaistīties, un zinu, ka viņa ļoti aizņem dāmu. Un viņi dzīvo ļoti, ļoti tālu no Siguldas. Es domāju, nezinu, piekritīs, nē. Un viņa man atsūta, ka viņai zosāda pacēlusies ir. Un viņa tad, Alīnā, WhatsAppā man uzraksta. Un es tā, kas noticis? Un viņa man zvana pēkšņi. Mēs viņu tādu bieži nesazvanamies, bet ja viņa man zvana, tad tur kaut kas ir. Un viņa man zvana, viņa saka, tu nevari iedomājies, cik es esmu laimīga, ja tu esi piepildījis manu sapni. Un izrādās, viņas sapnis ir bijis, tā kā tam bļodām, kā es uzkāptu skatuves. Un tas, kas notiek ar festivālu, man izdodās realizēt citu cilvēku sapņus, pašai to pat nejūtot. Un bieži vien tie ir mazi sapņi, kas citam nozīmē kaut ko lielu. Jo man tad, kas tad aiziet parādīt, tur tu vari sēdēt un tagad tu spēlē. Tā kā man tas nav liela darbība, ja? Bet tam otram tas nozīmē kosmosu. Un bija vēl viena sieviete arī ar ļoti līdzīgu noskaņu, kad bija interesanti, kad viņa sanāk dienu iepriekš, mums es ar viņu sazinājos, un piedzīvoja tādu interesantu sajūtu. Viņa bija bagais paplašinājums. Viņa pirmo reizi sajūta pa vairākiem gadiem, ka viņa grib iet pasaulē. Visi viņa grib tagad sāk runāt. Un es viņai, tā kā tagad aizsūt balss ziņas, saku, klausies, tu negribi būt lektore festivālā?
Un tur tāda ideja un viss. Un viņi saka, ak, Dievs, paldies tev, ka tu vispār man šo uzrakstīji. Jūs iedomājaties, kā tas čujas tev pašai, kā sēdē sāk strādāt, ja, ka tu uztver, ka tev tur ir kāds paziņa, tā kā meistars, ja, kurš tagad viņš ir atvēries un tagad viņš ir gatavs. Un tas ir tas brīnumainais, ka tu jūti. Tu jūti pašai, pat nezinot, ka tu jūti. Un nav jau tā, ka es arī apzināti visu sajūtu un redzu, protams, man daudz neapzināti procesi, ko es neredzu bieži vien, bet man tikai pēc tam tie cilvēki izstāsta, kas man pašai tāds tiešām, tā kā, jo, es arī nevienmēr, tā kā sanāk noturēt to ticību sev, un, protams, tu arī nomaldies no tā ceļa dažreiz, kas ir normāli. Un tas cilvēkam pienākās, te īstenībā jau var tādi skaisti posmi atkal sevi atrast. Bet tas ir tas, kāpēc es varu tikai teikt, ka ir jāveic tās darbības, drosmīgas darbības, drosmīgi piedāvājumi, drosmīgi projekti, drosmīgi lēmumi. Dažreiz drosmīgs lēmums arī ir atteikties no kaut kā, un tikpat drosmīgs piekrist kaut kam beidzot, jā. Un neviens jau nesaka, ka tev tur, viss būs jānoved līdz galam. Varbūt tas ir stāsts par tikai kaut kādu mēnesi, 2 posmiņu, kur tu sapratīsi 3 svarīgākās atklāsmes, kuras varbūt tu nevari sevī pieņemt jau 30 gadus. Jā, tas tāds brīnuma ceļš ir. Godīgs ceļš pret sevi, jo man bija grūti aizvērt sēžu telpas, bija šī tāds lauziens, bet tad man nāca zīmīgi sapņi, jo kā arī runā caur sapņiem, un sapratu, ka man nekad nebija plānots to visu iznest līdz galam. Man likās, ka tā tas varētu būt, bet bija ieplānots tikai uz neilgu laiku. Lai es sevī atrasinu kaut kādu vienu šķautni, kas ir saistīta ar visu dzimtu, kas man ļautu sasniegt vēl vairāk. Un tā kā visu laiku sevi atpakot caur tām darbībām. Un jāsaka, ka tā pieredze dziedināt sevi caur darbībām nav tik sāpīga. Jo daudzi baidās iet prom no darbiem, šķirties no vardarbīgiem vīriem, ja, vai nezinu, kas kuram. Un tādēļ viņi zaudē gadu 10. Bet ar kakao tu saņem to drosmi, pieņem tos lielos lēmumus, kas ir ļoti, ļoti sāpīgi bieži vien, jā. Bet tas ir tas, kas tevi padara par tādu, vēl spēcīgāku, vēl skaistāku dvēseli. Tā.